Mātes citi dēli izmācīs visādus amatus, tikai jaunākais negrib no amata nekā nedzirdēt. Kad es nevaru izmācīties par ķēniņu, tad es labāk eju ganīt aitas. Ķēniņam ir skaista jauna meita, skuķa kā rožu pumpurs. Viņa katru dienu ap pusdienlaiku pazūd. Neviens nezina, kur viņa palikusi. Kādu dienu aitu gans gana atkal savas aitas un stabulē, kas līst vien, kad pie viņa pienāk vecs vīriņš un saka: Aizej pret pusdienu, kalna galā pie rožu krūma, tur ir liels akmens, skaties vienmēr uz to, tad tu kaut ko redzēsi. Ganelis aizlīž aiz rožu krūma un ir tie tieši skatas uz akmeni. Pret pusdienu viņš redz, ka pie akmens atgadās jauna skaista meita. Paceļ akmeni un palīž tur apakšā. Gans brītiņu nogaida un tad iet pakaļ. Celiņa katrā pusē aug ļoti skaisti koki, sudraba, zelta un dimanta lapā. Aitu gans tikai iet arvien gar malām slapstīdami skaistajai meitai pakaļ. Beidzot viņi nonāk pie lielas pļavas, ko ziedējušas tik spožas puķes, kā pie debesīm zvaigznes. Tikko skaistā meita ieiet pļavā, nāk no otras puses vairākas tādas pašas skaistas meitas un dod labu dienu. Labdien, ķēniņa meita! Vai tikai tev nenāca kāds pakaļ? Nebīstieties visi māsiņas, mēs vēl ilgi dzīvosim kopā. Aitu gans nogaidīja, kamēr viss apmest. Tad nolauza no katra koka pa zarņiem, no sudraba, zelta un dimanta kokiem un gāja pa akmens caurumu ārā. Pēc otrā rītā šis tikai agri prom pie ķēniņa. Vai jūs dosiet man savu princesi par sievu, kad es jums pateikšu, kur viņa katru pusdienu paliek? Ko solīju, to izpildīšu, bet kad tu tikai patiesi zini, vai tu pusdienā mani arī ņemsi līdzi uz kalna pļavu? Uz kādu kalna pļavu? Princese sāka raudāt. Aitu gans ir atklājis viņas noslēpumu. Nu viņa vairs nevar tikt atpakaļ pie savām kalna pļavas māsām. Princesei bija jāaiziet pie aitu gana.